Labvakar, Rīga TV 24 skatītāji. 13. datums piekdiena. Kam tā ir laba diena, kam netik laba. Bet es esmu 100% pārliecināts par to, ka vakars būs izdevies, ja mājās tiks ieslēgts kanāls Rīga TV 24 Krokas TV čempionāts. Šodien mums turpinās spraigā astotdaļfināla cīņa, kurā katru piekdienu skatuves kāps 12 dalībnieki, no kuriem tikai, diemžēl, 7 labākie tiks tālāk. Ko es gribētu vēl pateikt par to, ka 100 dalībnieki uzsāk šo cīņu Krokas TV čempionātā, bet tikai 48 tikuši līdz astotdaļfinālam, un no viņiem visiem tikai viens vienīgais uzvarēs un kļūs par TV Krokas čempionu. Bet nu, es domāju, ka šie dalībnieki, kas ir ieradušies, ir gatavi. Jūs esat gatavi? Es nedzirdēju. Gatavi esat? Es teikšu, ka jā, gatavi ir. Ķeramies klāt žūrijai. Mums ir ieradusies arī žūrija kuplā klāstā. Protams, sāksim ar dāmu. Labi zināmā dāma no Trijānas parka, soliste Agnese Rakovska. Lūdzu aplausus. Un uzreiz Agnesē ir viens jautājums. Gadījumā tev kāda tūra šajā laikā nav sākusies? Jā, jautājums ir labs. Kāda atbild? Es atceros, mums varētu ieslēgt nedaudz mikrofonu žūrijai. Varam vēlreiz mēģināt. Vai nav gadījumā kāda tūra sākusies? Varam vēl trešo reizi. Kāda tūra ir sākusies? ir sākusies. Jā? Bet tiks sākusies. Bet tur vēlāk pastāstīsim par tūri. Bet labi, tā bija Agnes. Aplaus vēlreiz Agnesei. Nākamais mums ir visiem labi zināmais aktieris Mārtiņš Počs. Aplaus arī Mārtiņam. Un žurnālists, pasniedzējs, arī pats kādreiz vadījis Krokas vakarus. Dāmas un kungi, Kārlis Streips. Arī viņam sulīgus aplausus. Bet bez šīs visas žūrijas pie mums katru piekdienu ierodās viens cilvēks, kurš rūpējās, lai šeit būtu fantastiska mūzika. Proti DJs Diamants. Lūdzu, aplaus arī DJam. Nu, pirms tad mēs sākam, es atgādināšu, ka mums lielā balva mums būs no Tallinka, kur pirmo 3 vietu ieguvējiem būs iespēja doties uz Baltijas jūras čempionātu, piedalīties tajā bez atlases un līdz, protams, ņemt savus draugus. Es domāju, tas varētu būt tāds labs pasākums, ir jau daži jau te māja galvas. Bet nu ko, es domāju, pirms mēs sākam, man mums jāizstāst pāris vārdos par tiem noteikumiem, kas šodien šeit valdīs. Viss notiks līdzīgi kā parasti. Dalībnieki ir izvēlējušies 5 dziesmas, no kurām viena viņam būs jādzied. Kuru dziesmu viņi dziedās, to viņi nezina. To zinām tikai mēs, tas viņiem būs pārsteiguma moments. Žūrija savukārt klausās, kā dalībnieki šeit dzied un vērtē viņu 10 baļu sistēmā. Kad žūrija ir paklausījusies, kā viņš dzied, kā dalībnieks dzied, vai viņš dzied pietiekoši ok, ja, tad Streipa kungs sit pa gongu, kā saka, jā, pa šķīvi, bungu šķīvi, un tad pārtrauc tajā brīdī spēlēt mūziku DJs. Tad jau, kas tad tālāk? Tālāk jau nākamais dalībnieks, bet tie 7 dalībnieki, kur tiks tālāk, tiks paziņot raidījumu beigās. Es domāju, tagad dalībnieks es jūs varu droši sūtīt uz aizskatuvi. Visi dodās uz aizskatuvi. Un jā, un tad jau pastāstīšu vēl arī. Nē, viens dalībnieks īstenībā varētu palikt. Varētu palikt Jānis Cielaus, 31 gads aizkrauk. Jūs tu var ņemt jau mikrofonu, jā, ovācijas pašas jau sākās, bet pirms tu sāc dziedāt, es atgādu arī tiem klātesošiem, kuri šeit ir bijuši un nav bijuši iepriekšējos piekdienas vakaros, ka pēc tiešraides mums sākās Krokas dziedāšanas vakari, kad iespēja savus Krokas spējas ir pārbaudīt jebkuram. Arī tu esi bijis, vai ne? Jā, protams. Jā, un kā tev patīk? Normāli uzdziedāt. Normāli uzdziedāt. Šatāt. Karaoke. Ok, es domāju, es došu drīz signālu, nevis drīz tieši tagad. Un tu zini, kur tev dziesma būs? Vai tu nezini? Pagaidām vēl nē. Omnibus patīk? Jā. DJ, lai iet Omnibus. Aiziet, mūziku studijā. Žūrija, esiet vērīgi. Gongs, atzīmes. Un, protams, visi, kas zina šo dziesmu, droši dziedam līdzi.
domātāji domāsim, vēsturnieki atmiņās, brauc pa mūsu zemi, omnibus, kas nestājās, pirmā stāvā neticīgi, otrā mazliet laimīgie, būra ziedus kārto, muļķu lauka, kapeikas un augās, otrā rīta, vai tik nebūs zāle zaļākā, pēc tam, pēc lielā it nekā. Iebrauc manā dārzā klus, izbraukā man tomātus, redīsus un burkānus un aizbrauc nezināmā virzienā. Gongs ir sitis. Diezgan nopietni. Uzreiz iestājas kā paklusums. Paldies tev, paldies Jānim. Jā, aplausus, protams, jūs aplaudēt variet, un tas, ka gongs tik sists, nenozīmē, ka Jānis dziedājas slikti vai kaut kā tam līdzīgi. Vienkārši pienāca brīdis, kad jāpārtrauc bija dziedāt. Tagad laiks ir žūrijas komentāriem, un pēc tam tikai būs atzīmes. Lūdzu, sākam ar vārtu brāli Mārtiņu. Ar mani, jā. Klau, tāds nedaudz satraukums bija kā jau pirmajam. Jā. Tā ir normāla lieta un tā, bet tev jau vārdu priekšā un viss tas, ka tev uztraukumu uz malu jāmet un tā, bet tā kopsumā man tas omnibus patīk un tā. Paldies. Ok, super. Agnes? Es strādā mikrofons. Es mazliet pierakstīju. Es nezinu, kāpēc, tad, kad sāku dziedāt, man likās, ka tu esi Andris Ērglis. Es nezinu, kāpēc man tā bija. Vienkārši tā notika. Vizuāli kaut kas tur ir. Kaut kas bišķiņ bija. Tev var tā bija? Tagad, kad tu tā saki, jā. Boja akmens, jā. Kaut kāda līdzība ir, es domāju, tos macetēt nedaudz varbūt kuplāks tad. Arī. Jā? Labi, Strēpkungs, jūs komentārs? Droši vien vajadzēja toņkārtu drusku uz augstu pavilkt, jo tas bass īsti negāja tajā dziesmā. Fakts. Jā. Jā, vienā vietā tur pārgāja. Jā, un tad pēkšņi, kaut kur augšā. Nu, ko tad skatīsimies, kā žūrijas teiksies atzīmēs. Jūsu vērtējumi, lūdzu. 7, 8 un Mārtiņš arī 7. 7, 8, 7! Pagaidām paši labākie vērtējumi. Es tev apsveicu. Lūdzu, ieņem savu sēdvietu. Un atgādini šeit klātesošajiem par to, ka turpinās balsošana. Balsošana, par kur es jums pirmīt jau teicu. Bet nu gaidām nākamo dalībnieci. Lūdzu, Ilze Rizenā. Aplausus! Ilze, to droši ņemt savu mikrofonu. Ilzei 18 gadi no Ikšķils. Pastāst, no kā tev ir visvairāk baila? Man ir baila nokrist no skatuves. Nokrist. Es tev ieteiktu neiet noteikti tuvāk pa šādu vietu, un tad nekritīs. Bailes atrisināts. Lūdzu, DJ, mūziku dziesmu. Dziesma ir Dzervenīte. Bet jūs nekautrēties pāriet. Dziļu purvu brīdu ogas pasīt. Gulētu savā sunu kultiņā. Lielām dziļām mežā meitas atstiņā.
bija tāds spēcīgs, neskanīgs gongs, bet labi, kas sist, tas sist. Tad jau sākam ar komentāru, lūdzu, no jūsu gala. No mana gala, varbūt tajā balsī varētu būt drusku vairāk skaļuma, tā diezgan klusi tu dziedi. Skaidruma? Un varbūt drusku Skaļuma. vairāk kaut kur mazliet vibrato. Paldies, paldies, Agnes, lūdzu. Tavs smiekli, tavs komentārs. Īstenībā es gribēju pateikt tikai to, ka pirms raidījuma man bija iespēja pabūt kopā ar katru no šovu dalībniekiem. Es tā kā mazliet paokšķerēju tur un es tā kā ar katru mēģināju iepazīties. Un es tikai gribēju teikt to, ka visi šie cilvēki ir ļoti lieli un drosmīgi jauni cilvēki. Un tas ir apsveicam, ka viņi ar trīsošiem ceļiem nāk un dara to, ko viņi šovakar šeit dara. Aplausi! Paldies. Izsmeļošs komentārs. Mārtiņš, lūdzu. Par drosmi es pilnīgi pievienojos, jo es pats karaoke dziedāt, tas ir ļoti jāsadūšojās, lai to visu izdarītu, tāpēc cepuru nost jums. Pāris glāzītes. Daudz glāzītes, lai es to sāku darīt un tā. Bet cepuru nost par drosmi, par to visu, jā, super. Tās lietas, es žūrijā, ja man ir tā, kā saka, tā privilēģija un varbūt arī tas sods kaut kādā ziņā. Bet par to, ka tā ir karaoke, jā, bet neaizmirst, ka tu esi uz skatuves un arī pārējiem visiem es arī to pašu novēlētu. Mums ir publika, ar ko mēs arī tā kā komunicējam un tā, bet... Tur ir priekšā tas galds un tur ir tā kā... Jā, tas bišķi bamperē, bišķi bamperē. Bet vienīgais meitene ir bailes nokast no skatos, viņa jau teica. Ne par to, bet arī, es redzēju, šad tad bija kāds skatiens veltīts žūrijai, kaut kas tāds. Es saprotu karaoke, saprotu visu vārdu un tā, bet kaut kādu bišķiņu vairāk. Bet es redzēju, tu iekustēji viņu, es redzēju, viņš malā dejoja. Tā kā nav tik traki, viss ir kārtībā, man patīk. Paldies, paldies. Tad jau laiks atzīmēm, ceļam atzīmītas augšā. 6, 8 un 7. 6, 8, 7 aplausus. Paldies žūrijai. Paldies arī pašai Ilzei. Bet gan es atgādināšu jums šeit klātesošiem, kas ir uz vietas par to, kad jums ir iespēja doties uz mūsu On-Air kafēnīcu, iegādāties kādu labumu un saņemt kuponu. Kāpēc kuponu? Jo uz kuponu jūs varēsiet uzrakstīt vārdu un uzvārdu jūsu favorītu dalībniekam. Dalībniekam, par kuru jūs vēlaties balsot un par to, par kuru būs savākts visvairāk balsu. Vakar beigās mēs saskaitīsim balsis, un tad viņš iegūs dāvanu kārtu 100 eiro vērtībā no pirmā vīriešu apakšveļas veikala Rīgā, proti Gins Buda Rīga, kas atrodas Tirdzniecības centrā Galerija Rīga, Dzirnavielā 67. Tā ir Eiropā radīta kvalitatīva, ideāli pieguļoša veļa vīriešiem. Bet, ja jums ir jautājums, kāpēc Gins ir izvēlējis atbalstīt tieši karaoke, tad ir atbilde viena un pavisam skaidra, tāpēc, ka kārtīgos karaoke vakaros jums ir jābūt gataviem arī izģērbties līdz apakšveļai. Bet, labi, tas tādiem svinīgākām reizēm. Bet, trešā dalībniece, 25 gadi ir Rīga, Jeļena Ivankina. Lūdzu, Jeļena! Mikrofons! Ķer to rokās, tas ir tavējais. Pārbauda. Mikrofonu check, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tu. Ir? Normāli? Jā. Ir? Jā? Pilnīgi nepaspēju. Bet tev dziesma, saprotu, tu dziesma, jā? Kāda? Līdmašīnas. Jā. Es zinu daudziem bail un daudziem sāmats vajag. Nē, tā nebija. Redzēji, samuls, es ar samuls. Es domāju, tā bija līdmašīna. Ir jau ir dēļi, jau ir horeogrāfija. Žēl, ka Daņļievičs kungs nav šeit. Līdmašīnas. Līdmašīnas gan. Līdmašīnas. Mana kašmatana rita, viena pati zeme krita, arī tu. Sītam rīkviņu. Nemano kalapa cisa, mana kašmatana rita, arī tu. Kuri mana līdmašīna? Kuri mana līdmašīna?
gongs arī atskanēja, bet tas jau nav slikti. Jēna, tas nav slikti. Tas ir labi, ka gongs atskan. Tas nozīmē, ka citādi Streipkungs jau bija gatavs lekt kājās un dejot, bet šodien viņam nav dejojumā diena. Viņš nav atkārtojis deju kustības. Nāc droši tuvāk, nekautrējies. Jācer, ka žūrī neliks pāri galdam un nekodīs tev. Ar ko sākam? Sākam ar Agnesi. Lūdzu. Tā. Man ļoti uzrunā cilvēki, kur ir atraktīvi, dzīvespriecīgi un spēj jebkurā situācijā atrast kaut ko pozitīvu. Un es domāju, ka tevī ir ļoti daudz pozitīvas enerģijas un man patiesas prieks par to. Tāpēc paliec vienmēr tāda, kāda tu esi, un es ceru, ka tavu atbalstītāji un tavu ģimeni šodien būs tavu lielākie fani. Paldies. Kārli, lūdzu. Jā, no enerģijas pietiek, bet man liekas, ka vietām dziedājums bija mazliet šķīvs. Drusiņu balss kaut kur paslīdēja. Galvenais jau, ka roks būtība būtu tādam atraktīvam, paņemt publiku. Tas jau tika paņemts. Tas tika izdarīts. Un tās ir manas domas. Atvainojies, tās ir manas domas. Labi, Mārtiņ. Tur jau ne tikai tavs domas, tur jau varēja redzēt un dzirdēt, kas tur notika zālē. Un tā. Tā dziesma pat par sevi jau arī tā diezgan jaudīga un tā, un tu paņēmi visus, ja? Man liekas, ka uzdevums labi izpildīts. Paldies. Tad skatīsimies, vai atzīmes būs pielīdzinošas teiktiem. 7, 9 un 7. Aplausus, lieliski. Pagaidām man jau liekas pašas labākās atzīmes. Droši sēdies, bet mikrofonu atstāj. Mikrofonu atstājam, jo nākamajam dalībniekam Aināram Uzulniekam būs vajadzīgs mikrofons. Ainārs Uzulnieks, 37 gadi, aizkraukli. Mikrofons, tas ir tavā rīcībā. Es domāju, ka laižam dziesmu. Es domāju, jā. Jā? Aiziet. Kā domā, kur būs tavu dziesmu? Es nezinu. Laba. Tu jau zini, ja? Kad mēnesis jūrā krīt. Jā? Mana vārda brāļ. Super. Trīs reizes persibens šonakt, pārbīsies, noslēpsies rīts. Prom arvien tālāk un tālāk, tavu mulsumu ejš aiznesīs. Iztrankās miegainās ēnas, zvaigznes kā molā savērs un pīs. Tavu kautrību, lērību manu, jautāsi, kur ir tie vārdi, tā mīkla, ko solījies teikt. Vējš aiznesīs debesim pāri manu skumjo un mokošo, hei! Vai tu zini, mana mīļo, kāpēc vienmēr jābūt tā, kad krīt mēnes jūrā dzīv? Man par tevi jādomā. Trīs reizes spērs cibens šonakt, pārbīsies, noslēpsies rīts. Prom arvien tālāk un tālāk, tavu mulsumu vējš aiznesīs. Aiznesīs. Aplausus ir. Ainār. Es teiktu, ka malacis bija tīri feini, paņēma publiku. Tu nebaidies nokrist no skatuves, tu biji ļoti tuvu, tu biji tam ļoti tuvu. Man likās, tu būs jāķer tevi, bet ne, viss veiksmīgi. Kas tur notiek kaut čatiņš ar žūriju. Bet, pārtrauksim čatiņu, lūdzu. Mārtiņ. Wow, aha. Sāksim ar tevi, jo tu kavējies šodien. Jā, klausies, Ainār, cik tu bieži apmeklē hokeja spēles? Es zinu, ka šī ir hokeja himna viena no. Diezgan reti sanāk, aizbraukt uz hokeju, bet, ir savreiz sanāk tā. Fanu pulks ir zaudējis vienu tādu kārtību, tajos brīžos, ka tu neesi, jo tas, ko tu izdarīji tev un tā enerģija, tas man tā liekas līdz pat arēnai Rīga jau tur tā jauda aizgāja.
Un tā kā, jā, es skatos tā diezgan profesionāli piegāju tajā lietai, tāpēc man bija tāds jautājums, vai tu esi tā kā trenējis šo dziesmu vairāk, vai vienkārši tu esi vienkārši tāds profesionāls. Iepriekš, ka vēl bija tās klubs Kardināls. Labu laiku apakaļ, es turien bieži gāju un vienmēr sāku karaoke tieši ar šo dziesmu. Skaidrs, tas ir talismans, jā. Paldies, Mārtiņ. Es domāju, tu viņu nedaudz uzmotivēji tālākajām darbībām. Lūdzu, Agnes. Tev noteikti paveicās ar dziesmu. Tā ir ļoti skaista dziesma. Un tā kā man 13. maijā ir tūras noslēguma koncerts Rīgā, uz kur biļets jau ir pieejams internetā biļešu servisu kasēs, tad iespējams, ja man būs vajadzīgs backvokāls tā kā vīriešu formātā... Es ar mieru. Vai iesildītājs? Es ar mieru. Paldies. Paldies, Agnes. Es domāju, tu jau nesadomājies par daudz tikai, ja? Nē, es tā. Jā, okei. Streipkungs, tu tev nosatīs uz leju, domāju, ne? Man patika gan enerģija, gan dziedāšana, tas kliedziens drusku šķīps bija, bet visā Protams, ļoti Biša labi. balss dzied. Jā, un 2 puiši no Aizkrauklas. Tieši tā. Dažas meitenes no Aizkrauklas. Īstenībā vedētājs mans. Jānis. Paldies, un tad laiks ir atzīmēm. Agnes, ja tu vēlies kā backvokāls, tu zini, kāda atzīme tev jāliek ir. Jā, droši ceļam augšā. 9, 9 un 8. Ļoti labi, 9, 9, 8. Pagaidām labākie vērtējumi. Pēc Eināra nākamā nāk Līva Sloģe, 19 gadi, Alūksnē. Lūdzu, un uzreiz sākam dziedāt. Kas par dziesmu? Rīts ir tālu vēl. Aplausus vēlreiz. Aplausus. Lūdzu, Kārli, sākam šoreiz ar tevi. Man kādreiz būtu grupa un man būtu vajadzīga sieviete, backvokalists. Nice! Un man nekad nebūs grupas. Šis bija labais. Mārtiņ, es neprotu dziedāt. Varbūt, ka tev būs tūra. Nav vajadzīgs mācēt dziedāt, lai būtu tūra. Kas par tūrēm? Kāda tev būs tūra? Pie tūras var tikt praktiski. Tūra jau ir. Kāda tev ir tūra? 13. maijā noslēguma koncerts. Ok, paldies. 13. maijā. Biļešu servis Un kasēs. biļešu servis kasēs ir biļets. Vāc draugu loku vēl iesaistīt. Es skatos. Labi, bet par dziedātāju? Jā. Līva, jā. Skaisti. Jā, vokāls bija labs un tā. Tev burvīgs skatiens, brīnišķīgs skatiens. Jau sākumā es pamanīju, ka tu trāpīji žūrijai, vismaz man ar skatienu trāpīju. Man arī. Tad es cerēju, ka tas tikai man veltīs. Arī tev. Labi, jā, lai tā būtu.
Redz, tu ļoti daudz lietas vari panākt tieši ar to savu brīnišķīgo skatienu, jo tanī brīdī, kad tavs skatiens aizslīdēja Mārtiņ, viena lieta, es iestarpināšu. Nelielu reklāmas pauzīti, un tad jau būs Mārtiņa un Agneses komentārs. Pagaidām. Okay. Labvakar, Rīga TV 24 skatītāji. Tikko jūs skatījāties vēl mūsu, un tad pēkšņi mēs tikām pazudām, bet mēs atkal esam atpakaļ Karokas TV čempionātā, un mēs tikām līdz žūrijas komentāriem. Mārtiņa pārāva pusvārdā, bet tu vari sākt izteikties, varbūt pat no sākuma. Varbūt pat no sākuma. Jā. Mēs palikām pie skatiena, es domāju, kad arī par to turpinās. Jā, skatiens labs. Brīnišķīgā, burvīgā skatiena, kas tika veltīts mums, ko mēs noķērām, un tā arī nedaudz skatītājiem, un tā nebaidies no tā, nekautrējies. Viņš ir ļoti labs, jo tanī brīdī es saku, ka tur kaut kur uz malām aizgāja tavs skatiens, tad tā bišķiņ pazud. Bet es saprotu, ka tur tas viss pieļaujams, bet es būtu priecīgāks, es tos skatiens arī noķertu vairāk. Brīnišķīgi balss viss, es vairāk neko. Paldies, Mārtiņ. Agnes, tev ir tavu kārtu. Es nesaprotu, tev ir tūra? Nē, man ir tūra. Tev ir tūra, jā. Es vienkārši klausījos to dziesmu, un es tā iedomājos, ka šodien ir piekdiena, tad ir jāiet tā kā uz klubu, jo tā dziesma bija tā kā no tās sfēras. Klubu sfēras? No tās klubu sfēras, jā, kas man ir sveša, bet tev, laikam, viņi ir tādi diezgan tuva, tā kā malecis, un lai tev viss izdodās dzīvē. Alūksnes diskotēkas. Jā. Paldies. Jā, Kārlis jau piebildīja par Alūksnes diskotēkām. Bet, atzīme laiks. Alūksne ir klubs. 9, 7 un 7. 9, 7, 7. Aplausus. Paldies, Līvai. Lūdzu, dodamies tālāk. Edgars Kreilis, 23 gadi, Jelgavā. Ar aplausiem sagaidām Edgaru. Jā, Edgar, pareizi. Ķer to mikrofonu rokās. Es nezinu, vai tu zini, kas tev būs pa dziesmu. Es zinu. Redzi? Amor Superstars. Tas būs tev. Ja jūs neziniet, tik un tā dziediet līdzi, jo tur taču līriks. Aiziet. Tu vari droši dejot, kamēr skanēs ievads. Tāds kustības taisīt. Par meju ātrā, amors makoņbērijai. Un kalna pultā ir viņa lokā pērējā. Hei, amor baltais, savu sibens teksti šķil. Lai visa sirdīs atkal neprātīgi mīl. Superstars, bezgalīgi uzlecošais amors. Visur vidun, amor. Oh, mala believe l'amour. Superstars, bezgalīgi uzlecošais amors. Visur vidun, amor. Oh, mala believe l'amour. Makoņbērijai. Un kalna pultā ir viņa lokā pērējā. Hei, amor baltais, savu sibens teksti šķil. Lai visa sirdīs atkal neprātīgi mīl. Superstars, bezgalīgi uzlecošais amors. Sitam ritmiņu. Vidun, amor. Oh, mala believe l'amour. Superstars, aplausus! To mikrofonu var paturēt nedaudz rokās. Paturi. Varbūt kaut kas jācer pretī žūrijai. Tu jau nevar zināt. Ar ko sākam? Ar ko tu vēlies, lai mēs sākam? Sākam ar Čau, Agnes.
Tad jau ir Agnes. Čau, Agnes. Sākam ar Agnesi. Agnes, tu esi pirmā. Čau, Edgar. Īstenībā es esmu patīkami pārsteigta, jo tev ir ļoti patīkams balss tembrs un tev ir 23 gadi un tu esi tāds sakarīgs čalis, tu izskaties. Jep. Un, ja tev ir tāda nopietna nodoma kaut ko darīt nākotnē mūzikā, manuprāt, tev ir varbūt jāpiestrādā pie savas tās vokālās prasmes un ar pieredzi tu noteikti uz skatuves jutīsies komfortablāk ar laiku un lai tev izdodās. Paldies, Agnes. Kārļa kungs, lūdzu. Labs diapazons balsī no zemās līdz augstai. Tas pirmais tu nokavēji dažus vārdus tālākajā tekstā, bet visā visumā man patika. Varbūt drusku aktīvāk uz skatuves. Jā. Varēja drusku kustīgāk. Paldies, Mārtiņ. Mārtiņ, tavs komentārs. Es saprotu, ka Agnes pēc pāris mēnešiem tev zvanīs un aicinās savā bekvokālā tevi. Uz tajā tūrē? Ja man būs tūre, jā. Tā. Bet tas, ko es gribēju atzīmēt, es paskatījos nedaudz, kā publika reaģē, un tā varbūt nebija tie skaļākie aplausi un ovācijas, bet zini, kāpēc? Tāpēc, ka man liekas, ka tu to sieviešu auditoriju paņēmi kaut kādā veidā ar kaut ko, es nezinu ko, jo dāmas skatījās un man liekas, ka kusa. Es nezinu, tas ir vienkārši mans novērojums. Tu vienkārši jūt tev Agnes blakus kusa. Protams. Labais. Aplausus, paldies Mārtiņam. Bet tagad ir pienācis laiks atzīmēm. 7, 10 un 7. 77. Paldies, Edgar. Lejā zālē dodamies. Nākamā dalībniece būs Baiba Zariņa. 30 gadi. Un ticiet vai ne, bet Baiba ir no nākotnes. Tā ir. Publika, esiet atbalstīgāki, atbalstiet vairāk Baibu un visus pārējos. Jau varam laist dziesmu gaisā, griežam to lenti tai kasetei. Aiziet. Ir zinām dziesmu, ko? Jā. Aiziet, iezāģējam tos īvus. Piedod man, ka nokavēju, piedod man, ka tā. Piedod man, ka nevarēju, piedod mīļotā. Piedod man, ka dzīve tāda, piedod man, ka tā. Piedod man, ka esi nekāda, piedod mīļotā. Piedod man, ka esmu nāvas, piedod man vēlreiz vien. Piedod man, ka neatnācu, piedod man, ka laiks tās vien. Piedod man, ka esmu priecīgs, piedod man, ka man nav žēl. Piedod man, ka esmu niecīgs, piedod man, ka ir par vēl. Piedod man, ka apsolīju, piedod man, ka tā. Piedod man, ka tāds es biju, piedod mīļotā. Nu, piedodiet, es atvainojos Streipa kungu vietā. Piedod. Nācās pārtraukt. Bet nu ko, sākam tad ar Streipa kungu. Jo tu jau biji tas, kurš sita pa gongu. Jā. Pauzes laikā tu smaidīji, dziesmas laikā tu biji tāda diezgan sevi ievilkusies. Vai ir arī augstāks diapazons balsī? Vai tāds kā alts kārtīgs? Var arī augstu mēģināt, ne galīgi, bet Varat izmēģināt, kā ir. Soprāns nesanāk, ja? to pašu. Jā, pamēģinām. Pagriežam bišķi klusāk to mūziku, lai varam izmēģināt to balsi. Piedod man, ka esmu nabaks, piedod man vēlreiz vien. Piedod man, ka neatnācu, piedod man,
kā laiks tā skrien. Piedod man, ka esmu priecīgs, piedod man, ka man nav, es nezinu, man. Nu, nav jau vienīgs priekšā. Nav jau ko. Paldies, 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 paldies. Aplausus. Ir jābūt drosmei, lai šādos brīžos arī padziedāt, ja tev lūdzu dziedāt. Es no nākotnes. Man ir drosme. Agnes? Jep. Tu biji pārsteigts, es redzēju. Nē, es īstenībā sākumā man likās, ka kaut kas tajā dziesmā bija tāds uzjautrinošs, bet beigās kaut kas pavisam cits notika. Un tev ir kaut kas tāds ļoti īpatnējs, tādā nozīmē, ka tu esi tāds ļoti nesamāksnots un dabisks, tāds, es nezinu, tā dziesma kaut kā tev ļoti, ļoti labi, man liekas, piestāvēja. Un kaut kas man ļoti aizkustināja šajā priekšnesumā, es pat nezinu, kas. Paldies tev. Es redzu. Paldies, Agnes. Mārtiņ, tavs komentārs. Dziesma, kā tev viņa viegli, nebija viegli, kā tev pašai? Man, vidēji. Nav baigi viegli tādu veidu dziesmu dziedāt, vai ne? Un tā, bet, zini, kas bija tas brīnumainākais, kas man liekas arī man tā teikt patika un kas arī man nopirka. Tas, ka tu atnāci izstāstīt to stāstu un ielikt to sāpu iekšā, un arī, man liekas, auditorija saprata to visu, jo nav viegli īstenībā dziesmā ielikt to emociju un sajūtu, kas tur ir uzrakstīts. Un man netraucēja, ka tu to dziedāji kā sievieti, jo tas ir, džeku gabals tāds. Tā runā. Un stāsts atnāca viss tāpēc cepuri nost, baigi labi. Paldies, Mārtiņ. Paldies. Tad ir laiks atzīmēm. Aiziet 8 un 8. 3 astotnieki. 8. Piektdiena 13. Aiziet. Paldies. Nākamā dalībniece Laura Kalvāne. 23 gadi. Rīgā. Nekautrējies, nāc šurp. Kāda uzcietusies. Jaukas kurpītes ar taurendīšiem. Droši ņem mikrofonu krāva rokās. DJs spiež play dziesmai. Bet kādai dziesmai? Lulu. Tā mīļākā dziesmai, ne? Mīlēšu tik tevi vien, jo šai naktī, Lulu, mīlēšu tik tevi vien. Aiziet klubiniekām. Jep. Kleitiņā tu sēsi tu, pie tevis es aiziešu. Es zinu, tu gaidīsi mani, mani, un durtīs iet neslēgsi. Es zinu, tu gaidīsi mani, mani, un durtīs iet neslēgsi. Mīlu mazo Lulu, sapņoju par tevi vien, jo šai naktī, Lulu, mīlēšu tik tevi vien. Jo šai naktī, Lulu, mīlēšu tik tevi vien. Deņ. Pie tevis es teisos iet, un mēnesis loga mūs redzot, redzu, bet kārtīgi atstiņas ciet. Šoreiz bija tāds neliels remiksiņš, freestyles no Streipa kunga. Tad arī sākam ar Streipa kungu. Lūdzu, jūs komentārs. Nav labi karaoke izlaist pirmās rindiņas, pie tam 2 reizes. Palaist garām, bet tā balss ir īpaši augstajos toņos. Ko nozīmē šitas te? Tas bija uz augšu. Tas bija šitā uz augšu, ok. Jā, vienkārši aktīvs tāds. Aktīvais, ok, super, paldies. Lūdzu, Mārtiņ, lai iet Mārtiņš, jā. Es saprotu, ka tu to sākumu vienkārši nezināji, ka tev jāsāk dziedāt, ja? Vai ne? Tāpēc arī viņš tur bišķiņ kaut kur nomisējās. Ok, noķēri visu, pēc tam savilku kopā un viss baigi labi, kā saka, norēģēja ļoti labi. Un
Nu jā, tas koķetums un viss tas iekšā ļoti patika. Jā, tas viss. Maziņ dzirkstelīt, brīnišķīgi. Fantastiski, paldies Mārtiņam. Un, kā saldējs ēdiens, Agnese, lūdzu. Es skatos, ka tev ir 23 gadi, un es skatos, ka Edgaram ir 23 gadi, un es tā domāju, ka jūs varētu kaut kādu tūru sabīdīt kopā, varbūt. Bet aprīlī, jo aprīlī man tūra, tāpēc varbūt maijā, bet maijā arī tā kā ne, jo maijā ir noslēguma koncerts. Tad varbūt gadu vasarā jūs varētu ar Edgaru kopā uzsētīt tūri, un man liekas, ka jūs kopā labi skanēt, un tu esi malacis, un lai tev viss izdodās dzīvē. Redz, jau aplausus. Un tagad ir tas laiks vērtējumiem. Lūdzu, 8, 8, 7. 8, 8, 7. Paldies tev. Nākamais dalībnieks. Numur 9. 9. pēc kārtas. Vairs tikai 3 būs atlikuši. Tas ir Kristofers Krīgers. Lūdzu, aplausiem sevi Kristoferu. 32 gadi, mediķis. Grāb mikrofonu. Kļūda, man ir 33. Cik? 33. Nu jau 33. Nu tad daudz laimes. Pats zināja, ka man dzimšanas diena bija, nu? Pareizi, jā. Pareizi. DJs spiež play dziesmai Alumīnija cūka. Tev mīļākā dziesma, ne? Yes. Aiziet! Tu nesaki jā, vai gribi pasēdēt divatā? Tu nesaki nē, vai gribi palikt vienatnē? Un neskan telefona zvans, un nesaprast to man, ko tāda jauna meitene jūt. Man jau 30, tev tik 15, un tu man saki varbūt. Tu esi alumīnija cūka, kad pienāks diena, kad dejosim. Tu esi alumīnija cūka, kad pienāks naktis, kad mēs mīlēsim. Tu esi alumīnija cūka, mīļā. Es zinu, ka tev nav sirds. Tas nevar vairs tā, tik ilgi vilkties garumā. Tu nesaki jā, ja miegs tev nenāk vakarā. Tu nesaki nē, ja pamostos es pagaldē. Es tikai vienkārši lauku zēns, un nesaprast to man, ko tāda veca tantiņa jūt. Man jau 30, tev jau 60, un tu man saki varbūt. Tu esi Cūka, jep. Aplausus! Es domāju, ka es teiktu, ka bija tīri feini. Jep. Aplausus par to liecina. Es pat nevaru vairs parunāt, zin kā. Viņi ir skaļāki par manu balsi. Nu, paldies jums, un paldies arī tev. Es domāju, ar ko sākam. Agnes, šoreiz tevi. Paldies tev par dziesmu. Maza piezīme. Nevajag turēt roku kabatā, tad, kad dzied, tas ir tā jocīgi. Viņš ir boss vienkārši, Agnes. Viņš ir vienkārši boss? Viņš ir boss. Bossi dara, kā grib. Sirds, tāpēc arī ieliku, jā. Ok. Īstenībā dziesma ir hīts, un es īstenībā vienmēr domāju, ko tā kā lieto Fredis, tad, kad viņš raksta tādas metaforas kā alumīnija cūka un koka klucis Konstantīns. Bet tev sanāca tik galā, un cilvēkiem ļoti patika, un tas ir pats svarīgākais. Lai tev veicās. Paldies. Paldies, Agnes. Lūdzu, Mārtiņ. Man liekas, ka jums būtu labs tandems ar Fredi. Šito dziesmu dziedot, man liekas, ka baigi labi iet. Paldies. Te vaļā. Tā kā pārliecināti, droši. Nevēl tev mīļākā dziesma noteikti. Tieši tā. Fredim uz tūri arī noteikti ir vajadzīgs kāds bakokalists. Redz kā? Būtu jau labi, ja es varētu viņu padziedāt. Bet Fredim, ja man liekas, jau sen nav bijuši kaut kāds tūrs, ne? Būs. Būs, ja? Tagad būs, es domāju. Bet Mārtiņ, tev vajadzētu dziedēt, ka arī viņš cits dziesmas dzied, vai ne? Kurš tev pašam mīļākā ir no dziesmu, no visām dziesmām, no visām dziesmām? Piedod man, ka esmu nabaks, piedod man vēlreiz vien.
Piedod man, ka neatnācu, piedod man, kā laiks tā skrien. Vēl viens duets jau mums. Redzējies, ko? Redzējies? Spēcīgi. Streifkungs, jūs komentārs? Tas skanēja apmēram tāpat, kā Baiba dziedāja. Apmēram tādā pašā toņkārtā. Viņa ir mana dueta partnere. Ja mēs tad uzdziedam kopā, tad mēs esam duetā, jā. Tad jūs varat dziedāt noteikti kopā. Kā būs tūra? Jā, iespējams, redzēsim. Bet ne pats tīrākais dziedājums, ko es šovakar esmu dzirdējis. Tam nav nozīmes, Kārli. Bet tam ir nozīme. Tā nav nekādas nozīmes, viņiem ir tūra. Jā. Kāda tev bija tūra, Agnes? Būs? Aprīlī sāksies. Aprīlī? Jā. Okay. Un beigsies maijā biļešu kases, biļešu paradīzes kasēs var dabūt biļeti. Un viņi sauks piedod man. Cik koncerti būs tavā tūrē, Agnes? Kas tur būs? Cik koncerti būs tavā tūrē? Daudz diezgan, kad 11 vai 10 vai 11 vai 12. Daudzās Latvijas pilsētās, jā? Jā, šitien daudz cilvēku, kas piedalās, ir no tām pilsētām. Tā kā tiekamies ar dalībniekiem jūsu pilsētās, kur man būs tūra. Jē, aplausus un tiekamies visi Agneses tūrē. Bet kā tev, Kristofer, pašam patikās? Kā tu likās, kā tu nodziedēji? Varēja labāk nedaudz pielabot kaut ko? Vai tomēr tu biji ideāls? Es parasti viņu izpildu tieši šādi, kā es tagad nodziedāju. Tad tev likās un vienmēr publika ir vienkārši starā, tāpēc tas ir mans hīts. Ideāli. Aplausus vēlreiz. Bet tagad laiks atzīmēm. 6, 7 un 7. 6, 7, 7 aplausus. Ieņem vietu zālē. Es domāju, nekur nepazūdi. Bet visiem, kas ir šeit uz vietas un arī tiem, kas ir tur televizoriem otrā pusē, es atgādinu par to, ka vakarā pēc karokes šeit pēc tiešraides beigšanās mēs sākam karokes sadziedāšanos, lielisks vakars, dejas un viss pārējais arī dziesmas. Un arī gan jau žūrī varbūt atnāks uzdziedāt kādu dziesmu. Bet un labi, ko nu par to? Es domāju, tinam tālāk mūsu sarakstu. Nākamā dalībniece ir Liena Antiņa, 21 gads Talsī. Lūdzu! Ovācijas ir, tad jau zināma dziedātāja. Esi gatava? DJs ir gatavs? Žūrī gatava? Tad nav mājiens, ok? Karbonkuls, ja kāds nezin. Slava varu kālam un citra vēla stilam, bet augstākā no slavām, lai karbonkulim zilām spīd. Katram kaut kas krūtīs, bet nevar spīdēt kulim. Es izspīdu no pūļa ar zilu karbonkuli. Zilais karbonkuli, tur debesīs aizrūtī. Es mūžu nodzīvošu ar karbonkuli krūtīs. Ai, zilais karbonkuli, tur debesīs aizrūtī. Es mūžu nodzīvošu ar karbonkuli krūtīs. Ai, zilais, zilais karbonkuli. Karbonkulis katram ir dzīvē nepieciešams, dēļ viņa zilās gaismas mēs dzīvojam un ciešam pat. Dzejnieki tā dzejo, kad krāmē ceļa kuli, ik ceļiniekam spīdot pie spīta karbonkulis. Ai, zilais karbonkuli, tur debesīs aizrūtī. Es mūžu nodzīvošu ar karbonkuli krūtīs. Ai, zilais karbonkuli, tur debesīs aizrūtī. Es mūžu nodzīvošu ar karbonkuli krūtīs. Ai, zilais, zilais karbonkuli. Paldies! 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 Kā tev pašai patīk? Ņem droši to mikrofonu, patur rokās. Tev būs jāatbild uz komentāriem. Kā tev pašai patikās? Man patika. Patika? Bija ok viss? Gandrīz. Ja? Labi, skatīsimies, kā patika žūrijai. Sākam ar Mārtiņu. Lūdzu, Mārtiņ, droši izpaudies. Nesteidzies. Man šī dziesma ir pārāk labi zināma un tā, jo Dailes teātrī viņa
Drillēt, pārplāt kārtīgi, jā. Ir dziedāt un dejot pie šīs dziesmas, un tur atkal ir problēma manī, ja? Jo tas man prasījās nedaudz vairāk tādas jaudas, nedaudz kaut ko tādu, jo tāda dziesma, viņa tāda... Bet tu ļoti centies, tas bija ļoti patīkami, ka tu tā ļoti centīgi, ļoti mēģināji nodziedāt to visu, kā tur ir. Viņa arī nav tik vienkārši nodziedāt to dziesmu, bet bija labi. Vienkārši es saku, man ir savas asociācijas ar to dziesmu, un tāpēc tā. Pareizi, es tev pilnībā piekrītu. Tu teici visu, un es domāju tāds, jā, es arī tieši piekrītu Mārtiņam. Arī to es dejojos pie šīs dziesmas un dziedājos viņu, vai ne? Es arī. Bet nu labi, Agnes, varat tavs komentārs? Es arī esmu dziedājuši šo dziesmu. Mums viss kaut kas vieno. Jā, un jūs tā kā... Agnes, es nedaudz pārtraukšu, ja? Drīkst? Jo mums atkal ir pienācis laiciņš aizdoties nelielā, pavisam maziņā reklāmas pauzītē, pēc kuras tad mēs turpināsim visu šīs intrigas. Tā. Nu ko, skatītāji, esam atgriežušies atpakaļ Rīga TV24 studijā. Karokis TV čempionāts, 8-daļfināls un jau beidzamie dalībnieki šodienā. Kā viss turpināsies, mēs to uzzināsim, jo pirms reklāmas pauzītes mēs palikām līdz žūrijas komentāriem. Pareizi? Jā. Lūdzu, Agnes, tavs komentārs. Agnes, es teicu, mums koncerta tūra drīz sāksies. Atgādiem tiem, kas varat nezinu. Bet labi, droši saka Agnes savu komentāru. Jūs tā kā izvēlaties tās dziesmas, tad, kad jūs nākat? Kā jau es iepriekš teicu, Agnes pietiek pārtrauc. Neizvēlaties, ja? 5 dziesmas viņi izvēlās, ja? Un tad 1 dziesmu mēs izdomājam. Es palaidu garām to daļu, bet okei, es sapratu. Tas nozīmē, ka īstenībā zināmā mērā varbūt jūs šmaucaties, tāpēc, ka es tevi atkodu, tāpēc, ka zilais karbunkulis un tu pieskaņoji savu žaketīti zilajam karbunkulim. Aha. Jā? Bet viņi nezina, kura dziesma būs. Bet viņai variācija. Te ir zilais karbonkulis, te ir melnā dziesma, te ir viss kaut kādas dziesmas saliktas. Un sarkangalvītas dziesma arī tur viss kaut kas ir. Tu kā vadītājs gribi teikt, ka tā ir tā kā sakratība? Tā ir sakratība, jā. Tā ir sakratība, jā. Man liekas, ka mums tad ir jānoskaidro, kas bija tās 5 dziesmas, kuras tu gribēji dziedāt, jo tad varbūt zilais karbonkulis bija ierakstīts visās ailītēs. Aha, par to gan es nezinu. Kādas bija tavas 5 dziesmas, var nosaukt? Var nodziedāt visas 5 dziesmas, varbūt. Mums laiks ir. Vai ieskat? Viss pēc kārtas, jā. Viss pēc kārtas, kāpēc ne? Labi, nosauc, es pārējās 4. Kad man vairs nebūs 16. Aha, tas jau ir, ka man vairs nebūs 16. Jā, turpin tālāk. Bija divas. Bija divas? Karbonkulis, un kad man vairs nebūs 16. Un vairs neviena nebija? Tu neatceries? Puķa nakts. Puķa nakts un vēl kaut kas cits. Labi, bet Agnes droši saka tālāk savu komentāru, es tev nepārtraukšu piedod. Vai tu atkal mēģini saskatīgots? Es vienkārši mēģināju aktivizēt savas detektīva prasmes un saskatīt kaut kādas likuma sakarības tur, kur viņas nav. Bet paldies tev liels par šo dziesmu. Zilais karbunkulis, tā ir vēsturiska dziesma, tas ir hīts, tas ir kaut kas uz mūžu. Un man ir tikai tāds varbūt viens ieteikums, tad, kad tu dziedi, varbūt centies būt tāda mazliet tāda Mārtiņa? Tāda izdvesmīgāk, ka tu no sevis vairāk dod ārā. Pareizi. Tā kā dves ārā vairāk. Vizmo, tā kā. Un kā spigulīts. Lai tas priekšnesums ir emocionālāks un lai viņš ir tāds... Saraudini publiku, liec viņiem raudāt, liec viņiem smieties, plaudēt, lekt kājās. Pareizi? Jā, un varbūt arī tad, kad mājās tu trenējies, varbūt pie spoguļa dziedāt, varbūt padomā, ko tajā laikā, kamēr tu dziedi, dara tavas rokas, jo likās tas laika, ka tu tā kā centies pieturēt savu žakatīti, jo viņi tā kā atnāks vaļā, un mēs ieraudzīsim kaut ko nevajag ieraudzīt. Un tas visu laiku tā kā domāju, kāpēc tu turi to žakatīti, tad es mazāk klausījos dziesmu. Paldies, Agnes. Karaoke, jā, karaoke. Jā, karaoke, paldies, aplausus žūrijai. Strēpkungs, vai jūs izteicāties? Vai Agnes nomēni? Viņš sev par komentāru ielīdz. Jā, 7.
Es atšķirībā no klātesošiem neesmu nekad šo dziesmu dziedājis vai pie tās dejojis. Līdz ar to es esmu puslīdz tāds nevainīgs attiecībā uz Zilo karabunkulu. Tikai uz dziesmu. Es gan teikšu, ka vajag daudz vairāk. Tu esi kautrīgākā karaoke dziedātāja, ko es esmu kad redzējis, un acis gandrīz nepacēlās no tā ekrāna. Un man patīk tavs zemais diapazons labāk nekā augstais, kas ir drusku ne gluži. Katrā viena čeki. Es atvainojos. Katrā ziņā kautrīgums un tāda piezemāta attieksme, īstenībā viņi ir diezgan ok, un viņi var strādāt, bet kopā ar šito dziesmu viņi vienkārši kaut kā tā kā nesaderēja. Tā kā mums būtu varbūt pat interesanti dzirdēt no tejiem kādu lēnāku dziesmu. Ja tas ir iespējams šobrīd. 16, tā otra, kas bija ieteikta. Mēs paldies žūrijai, paldies vēlreiz aplausus viņiem, paldies. Bet laiks atzīmēm. Agnes 7, jā, 6 un 7. 7, 6, 7. Paldies, aplausus vēlreiz. Un turpinājumā Armands Lozinskis, 26 gadi, Rīgā. Armands, lūdzu, mikrofons. Tautā Armands ir saukts par Renāru Kauperu, un šodien viņš izpildīs dziesmu Slidotava. Aiziet! Spiežam play! Aiziet! Tu slīdēji pa slidotavu un klusi pavadīju es uz baltā sniega ēnu tavu. Tu slīdēji pa slidotavu, tu slīdēji pa slidotavu, klusi pavadīju es uz baltā sniega ēnu tavu. Tu slīdēji pa slidotavu. Slidotavu, klusi pavadīju es uz baltā sniega ēnu tavu. Tu slīdēji pa slidotavu, slīdēji pa slidotavu, un klusi pavadīju es uz baltā sniega ēnu tavu. Tu slīdēji pa slidotavu. Labi. Aplausīgs. Tas izstāsta, ka kustība bokserīgu vairāk tā. Slidot, viņam vajadzētu šitā. Boks slidot labāk, jā? Ļoti labi. Slīdēji pa slidotavu, un klusi pavadīju es uz baltā sniega ēnu tavu. Tu slīdēji pa slidotavu, un atkal viens ar sapni savu es paliku uz pasaules. Tu slīdēji pa slidotavu, malā stāvu es. Viens ar savu sapni, paliku uz pasaules. Tu slīdēji pa slidotavu, un klusi malā stāvu es. Slīdēji pa slidotavu, un klusi pavadīju es uz baltā sniega ēnu tavu. Tu slīdēji pa slidotavu. Paldies! Aplausus, vētrais aplausus Armandam. Droši mikrofonu patur pie sevis. Gan jau viņi vēlēsies dzirdēt vēl tavu balsi. Lūdzu, sākam ar Streipu kungu. Ļoti nopietna seja. Gandrīz visas dziesmas laikā varēja drusku vairāk pasmaidīt. Aktīvs tu biji uz skatuves, bet seja bija tāda diezgan drūma. Balss gan tīri laba. Varbūt kāds drūmas notikums atgadījies, nevar jau zināt. Nē, seja ir drūma arī ikdienā. Jāmācas seju uztaisīt tā priecīgāku varbūt. Paldies. Agnes, lūdzu. Varbūt sejas izteiksme mainītos, ja tev būtu kājās slidas. Ļoti labs komentārs. Bet šo dziesmu es esmu dziedājis. Un šo dziesmu es dziedāju tālajā
tālajā jaunajā gadā, kurus neatceros, kopā ar Ivo Fominu. Un šī ir patiešām romantiska un skaista dziesma, un varbūt tev vajag paņemt par skatuves partneri kādu no brīvīgajām dāmām, kas šovakar šeit piedalās, un slidot kaut kur, kaut ko darīt kopā. Paldies, Agnes. Paldies. Mārtiņam, kas piebilstams? Man jautājums Agnesei, kad tu dziedāji to dziesmu, vai tev bija slīdes kājās? Nē, nebija slīdes kājās. Bet Ivo bija slīdes tā kā ap kaklu, un tad Ivo tā griezās, un es teicu, Ivo, ja tās slīdes tā kā trapīs man sejā, tā kā tu būsi vainīgs, un rehabilitācija apmaksās tu. Kaut kā tā. Tā, kad Bilants dziedāja Eirovīzijā, Plušķenko viņam slidoja apkārt. Aha, un tur visi gadījumi beidzās veiksmīgi. Tur bija mākslīgais ledus. Mārtiņ, bet tu saki par to dziedāšanu. Par dziedāšanu. Jā. Tu teici, ka Renāram kaut kas tur līdzīgs. Vai ne? Un tā es tā skaties, domāju, kas tur varētu būt Renāram līdzīgs, kā tas, kā lai pasaka. Jā, un tad, kad sāk dziedāt, tad arī es tā, ir jāiztais acis. Jā, varētu būt, ka Renārs dzied kaut kur. Iedot viņam kādu prātu vētras dziesmu tev. Tā kā Renārs Kaupers? Jā. Es piekrītu. Jā, tas balss brīnišķīgi, to arī viņu pārvalda diezgan labi. Un, ja nebūtu tas dziedājums, tad arī tā līdzība nebūtu, man liekas, tik liela ar Renāru. Tādā ziņā viss brīnišķīgi. Varbūt var padomāt kādu prātu vētras dziesmu. Var nogriezt to mūziku atkal, jā? Padomāt. Visi aiztaisa acis. Visi aiztaisa acis ciet, aiztaisa visi acis ciet. Kāds mūs sauc, tepat aizturē, no kursi daudzās pie paladzēs. Vēl bišķiņ, padzied vēl. Laid savus putnus ārā no būra, uz kurieni tie lidos, tur arī es. Paldies! Mārtiņ, tu saņēmi atbildi, jā? Nē, tieši jau tas, jā. Es domāju, Agnes jau arī... Mārtiņš tā kā dziesmas laikā turēja man ciet acis, un saka, kāpēc tā daru? Viņš saka, paklausies un neklausies balsī, un ko viņi tev atgādina? Un es saku, man neko viņi neatgādina, bet tagad man viņi atgādināja Renāru Kauperu. Sveiciens Renāram Kauperam. Es zinu, ka arī viņiem šogad plānojās albums, un noteikti arī tūra. Bet varat, laiks ir atzīmēms, domāju, ko jūs sakiet? 9, 8 un 8. 9, 8, 8. Aplausus Armandam. Atstāja mikrofonu. Un nākamā dziedātāja ir Linda Miķelsone, 20 gadi. Beidzamās minūtes arī skatītāju balsojumam. Droši ņem mikrofonu, lai iet dziesmā, lai iet play. Tinam to lenti. Jā, es aizinu darīt dziesmu. Prom no pilsētas. Inteliģenti atvadoties ar pikpariem uz mēles. No cilvēka, kas blakus ielas malā aizrautīgi lasa suņu sēnes. Vienā līmenī ar skursteņiem un pelnu traukiem. Vienā līmenī ar skursteņiem un pelnu traukiem. Dienas smagām kājām aiziet, manā dārzā rozes noziedēja. Tagad suņu sēnes zied. Vienā līmenī ar skursteņiem un pelnu traukiem. Vienā līmenī ar skursteņiem un pelnu traukiem. Inteliģenti atvadoties ar pipariem uz mēles. Inteliģenti atvadoties cilvēka, kas blakus ielas malā lasa suņu sēnes. Inteliģenti
tagad, suņu sēnes ījās. Vienā līmenī ar skursteņiem un kalnu traukiem. Vienā līmenī ar skursteņiem un kalnu traukiem. Inteliģenti atvadoties ar pipariem uz mēles. Inteliģenti atvadoties no cilvēka, kas blakus ielas malā lasa suņu sēnes. Inteliģenti atvadoties. Kungs ir sitis. Aplausus par šo mazāk zināmo dziesmu. Bet, kā nu kuram. Agnes, sākam ar tevi. Lūdzu, klausies mūsos un saki savu komentāru. Linda. Es vienmēr, kad klausos tā laika dziesmas, vienmēr pie sīm domāju par to, ka mākslē un mūzikai jābūt laikmetīgai. Un šī gadījumā es neatceros tos laikus, vēl 90. tie varētu būt 80. Un tad es klausos šīs dziesmas, un tur ir pelnu trauki un suņu sēnes. Laikam traki laiki tie bija, kuros mēs dzīvojām toreiz. Linda neatcerās vēlos. Un man šī dziesma vispār neiet kopā ar tevi, jo tu esi tik burvīgi jauna, skaista meitene, tik skaista auskara un smuka kleitiņa, un žaketīte, un kurpītes, un zeķibikses tev ir mugurā viss. Apakšbikses, krūšturs. Aprocītas rokas arī. Un noteikti tev nepaveicās varbūt tik ļoti varbūt ar repertuāru, kā man arī ir kājās. Agnes sasmējās. Paldies, Agnesē. Mārtiņš. Klau, ļoti mājīga atmosfēra mums te radās. Tu pavilki publiku, viņi arī tev dziedāja līdzi. Starp citu, man tā sajūta radās tāda, ka es esmu mājas ballītē, kaut kur vai arī kādā dārza ballītē, un jo tu tik brīvīgi forši tur to visu darīji, arī ar atsaucīgo publiku un tā. Un vēl viena lieta, zin kā, tā dziesma sakrit arī tā, ka tu esi tā kā noslēdzošais dalībnieks šovakar, jā, tā ir? Jā, tāpēc jums drīz jāsāk apkopot rezultātu. Inteliģenti atvadoties. Ar pipariem uz mēles. Mēs piedomājam par to dziesmu. Šī dziesma ir ļoti laba mājas ballītēm, kad jādod kafiju un kūka, ja, un tad uzliek to dziesmu un pats dziedi inteliģenti atvadoties. Un tā brīnišķīgi mājas ballīte, super, tas brīvums bija ļoti labs. Paldies tev. Paldies. Kārli? Jā, no manas puses žetons par to, kā tu ņēmies ar skatuvi un ar publiku, bet es pilnīgi piekrītu Agnesei, šī dziesma nebija tavai balsī domāt. Tur bija vajadzīgs kaut kas skarbāks. Paldies. Tad laiks atzīmēm. Ceļam augšā to stiprīgi 7, 3 septītnieki. Žūrija, jums tagad ir 2 minūtes laiks, pusotra minūte, ko izdomāt, kuri 7 dalībnieki tiks tālāk nākamajā kārtā, kuri tiks ārā no 8. fināla. Un kuri būs tie īpašie, kuriem būs tā iespējams arī uzvarēt. Bet nu ko, tagad aicinu visus dalībniekus augšā uz skatuves, visu kā vienu pēc otra ar Kristoferiem un meitenēm sākot. Jo mēs pavisam tuņās arī skaitīsim, kā saka to, kad balsošana zāles būs beigusies. Bet kamēr dalībnieki nāk augšā, ieņem tādu brīvu pozīciju uz skatuves. Es atgādināšu par to, ka šeit pat Rīga TV24 studijā Blaumaņielā 32 uzreiz pēc šīs tiešraides šeit sākās mūsu karaokas vakar, kur iespēja dziedāt ir ikvienam tikai atnākam, izvēlamies dziesmu, dziedam, jautri pavadam piekdienas vakaru, bet es redzu, ka visi dalībnieki jau ir sakāpuši. Es domāju, mēs esam taisīt to atskaiti, kad 5, 4, 3, 2, 1 balsojums ir beidzies, ok? 5, 4, 3, 2, 1, balsojums ir beidzies! Aplausus to, kurš būs uzvarējis šajā balsojumā. Mēs uzzināsim pēc pavisam neilga brīža.
Bet es skatos, ka žūrija cītīgi ir. Esat gatavi, jūs varat dot man to sarakstīju, kur ir tie, kas tiek? Kur ček, jā? Ček, kur ir, jā? Tu čeki, jā, ok, paldies. Tur ir ķeksītis. Ķeksītis, čeksītis. Mēs esam Latvijā, tas ir ķeksītis. Jā, ķeksītis, ok, atvainojos. Es vienkārši nesen ārzemēs biju līdz Lietuvai aizbraucis. Ok, es domāju, sāksim ar tiem, kas tika tālāk, un tie, kas tika tālāk, tie sastājas tas stūrīgī čupiņā. Bariņā, kā saka, nelielā. Numur 1 tālāk tikusī Jeļena Ivankina. Aplauss Jeļenai. Kopā ar Jeļenu tālāk tiek Ainārs Uzulnieks. Un, protams, Līva Sloģē ar šarmāto skatienu. Un Edgars Kreilis. Sakausēja laikam to Agnesi te žūrijā, tāpēc arī tika tālāk. Un turpinājumā arī, protams, Baiba Zariņa no nākotnes. Piedod man, Baiba Zariņa, piedod man. Un bez viņas arī Laura Kalvāne. Bet jūs sabīties uz stūrīt, visi bīties uz stūrīt, lai te pārējos arī redz, ja? Laura Kalvāne un beidzamais dalībnieks, kurš tiks šim bariņam pievienoties, būs ar nelieliem tricinājumiem Armāns Lozinskis, Renārs Kauperiņš. Redz, kā jau savējā pulkā tiek uzņemts. Super, aplausus šiem dalībniekiem, bet, tiem, kas netika, nekreņķējamies, jo jums ir balviņas no mūsu On Air kafejnīcas. Lūdzu, ar aplausiem sagaidam On Air kafejnīcas balvas. Lieliskās dāvana kartītes, kur katram puisim un katrai, protams, arī meitenei. Bet, arī pirms pasniegšu kaut ko žūrijai, tu sagaidīšu signālu man ausī, tu pateiks, kurš būs tas, kurš ir... Tās signāls saņemts, dāmas un kungi, balsojumā. Visvairāk balsis šodien ir savākusi Baiba Zariņā. Aplausus Baibai. Baibai pienākās Gintsbuda Rīga dāvanu karte 100 eiro vērtībā. Lieliski dāvana. Tēti, saturies. Kā lūdzu? Tēti, saturies, tev būs kaut kas jauns. Redz, tētim būs jauna apakšveļa. Lieliski. Bet žūrijai, kurai žūrijai paldies? Kur ir žūrijai paldies? Kur ir paldies žūrijai? Es paņemu kaut ko. Jā, paldies. Dosim no sākuma Agnesei ziedi, lūdzu. Ziedi no ziedu salona, Erantes ziedi un, protams, arī grāmatas Latvijas leģendas. Bet, balviņas ziedi žūrijai ir iedotas, ziedi ir saņemti, dziesmiņas ir nodziedātas. Būs laiks kopdziesmai, bet pirms kopdziesmas saku to, ka mēs ar jums, skatītāji, tiekamies jau nākam piekdien šeit pat Rīga TV 24 studijā Blaumaņielā 32, 8 vakarā. Ieeja bez maksas kā parasti, bet tiem, kas domā no mājām pārvākties uz šeieni, tieši pavisam drīz, tie tik nāk šurp, jo sāksies karokas sadziedāšanās. Es domāju, DJs slēdza mūziku un kopdziesma var sākties, došu mikrofonu Renāram. Dziedam visi līdzi. Arī jūs nāciet tuvāk, droši. Es došu tev mikrofonu. Debesīs līd uz diadī, mākoņi zilīs iet, putnī vasaras diedoņi, lūdz, lai tos uzklausījāt, auglīgs lietus tik derīgs, šai karstajā zemē krīt. Mēs tev dāvinām sevi, pasaulē, pasaulī. Uzklausīs viņa
saulē caur mūžīgu peld. Dāvinām tevi pasaulīt, mēs tev dāvinām sevi pasaulīt, mēs tev dāvinām tevi pasaulīt, mēs tev dāvinām sevi pasaulīt, mēs tev dāvinām tevi pasaulīt, mēs tev dāvinām sevi pasaulīt, mēs tev dāvinām sevi pasaulīt, mēs tev dāvinām sevi pasaulīt, mēs tev dāvinām tevi pasaulīt, mēs tev dāvinām sevi pasaulīt. Paldies, 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 paldies!